Es cauri viņu dzirdējis. Arī ne. Nē, tā nav neviens stāsts. Nu, bāc. Es gaidīju, ka tu varētu izšaut kādu labu stāstu. Es par šitādām lietām nešauju. Nu labi, tad mēs gaidām klausītāju stāstu 2931 20. Taču tagad Mike Will made it un Sid Sriram ar A.
Šodien cenšamies noskaidrot jancīgāko šķiršanās stāstu. Un tad mums bija visādi par to, ka uzaicina ciemos, pēc tam nobloķē un kas tik vēl ne. Bet šeit Jānis mums ir atsūtījis stāstu. Man bija ap 17, 18 gadiem, un uz vienu ballīti paņēma līdzi jauno draudzeni. Satiku ballītē vienu draugu, ko parasti arī satieku tikai un vienīgi ballītēs. Un viņš skaļi pateica: "O, tu uz katru tusiņu ir jauna draudzene." Mēs tur hi, ha, smieklīgs joks, tā tālāk. Bet viņi pēc tā vakara vairs man nezvanīja. Bet ir jāuzmanās. Bija Arī vismaz draugiem pateikt, ka, kungi, lūdzu, nevienu komentāru, jā? Tas ir uz draugiem, es gribētu teikt. Draugiem jābūt taviem atbalstam. Tieši tā. Nevis šādi tev pamest ar vilcienu. Jā, nepārmecēt. Kriks ir atsūtījis stāstu. Man nesen stāstīja, ka čalis, cik mums čalis ap 40, ar mīļāko aizbrauc uz Turciju, bet sievai pateica, ka komandējums. Iet pa viesnīcu, pretī nāk viņa sieva ar savu mīļāko. Šis varētu būt stāsts. Sakris tik ļoti. Vienā un tajā pašā kurortā. Drausmas. Laikam atlēta bija. Bet es iedomājos tas moments, kad viņi tajā gaitenī satikās. Un ko tālāk? Tā kā... Man liekas, ka tur klusums pasaka visu. Tur viens skatiens un tev viss skaidrs. Pat nevajag neko teikt. Es nezinu, kā iziet no tādas situācijas. Labi, ka man tā nav. Lelde raksta, ka pirms 12 gadiem internetā iepazinos ar vīrieti. Likās jauks. Sākām satikties, viss šķita lieliski. Līdz vienā vakarā viņš pēc neliela elektrotrieciena no trauku mašīnas panikā saktāmēja somu un vienkārši pazuda. Sabijās no trauku mašīnas. Ja nu vēl viņai kaut kas tur aiziet pieskart mājās. Mazums. Ledskapis. Kāda trauku mašīna tāds saimnieks? Varbūt viņš pēc tādas pieejas gāja tam visu klāt. Viņam vienkārši bija traumatiska pieredze jāudzīvē ar trauku mašīnām. Nē, es vairāk šito nepanesīšu. Ja nu tev ir vēl kāds stāsts aizkavējies, tad mēs to ļoti, ļoti gaidīsim. Tagad fiņas un baudam.
Niguņēgu novados. Dienas Jandāliņā par šķiršanās stāstiem parunājām. Tas laikam ir tāds temats, kur tu baigi nevar izpausties ar tādu oriģinālitāti, ja tā var teikt. Tas tomēr parasti viss iet pēc vienas formulas. Bet. Noskaidrosim, kas notiek novados mums apkārt. Aizdītajā sestdienā jau 19. reizi Latvijā notika lielā talka, kurā šogad apkalpotas aptuveni 1200 vietas. Vairākās vietās Latvijā, tostarp arī Jelgavā, kalpoja ūdensnirēji. Ūdenslīdēju biedrība Vitau Diver šoreiz bija nolēmuši paveikt pagājušajā gadā iesākto un izcelt upes gultnes tur palikušo pontonu tiltu daļu. Pirmkārt, es abrīnoju, ka tas tāds nu tā vai ar džekļiem ienirsim pakaļ tiltu daļai. Tāds, un tad tur arī savācās, laikam tās pāris tonnas tilts daļu vienkārši mēģināt izvilkt ārā no upes. Bet kas man vairāk šokēja šajā stāstā? 2000. gadu sākumā tiltu remontēja un bija uzstādīts pagaidu tilts no pontoniem. Kopš tā laika viss arī priekšā uz gultām. Tā tilts lai ir. Ļoti interesanti tieksmi. Es domāju, vai viņiem tā kā 26 gadus nevienam nebija tāds. Bet varētu izvērt. Atceries, mums bija tāds pontons. Kur viņš palika? Nav viņš kaut kur tā kā saimniecības tā kā mājā. Jā, atceries to, ka mēs visu nenoģēbām. Bija tāds pontons. Kur viņš palika? Bet tas uzmūdā. 26 gadus domāju, kā mēs varētu atrisināt šo problēmu, kā mēs varētu izvilkt viņu ārā. Kā var aizprast pontonu tiltu? Tas nav kaut kas tāds, kas tev tā kā ikdienā ar līdzi somās, atslēgas iekrīt vai uz stulbu. Pontonu tilts. Nē, ok, labi, kas kuram. Vakar Matīs mēs runājām to, kur ir apgāzusies tā vēja turbīna. Tas mums abiem bija diezgan liels šoks. Vēl lielāks šoks. Bija tad, kad tika cilvēki nokļūt pie šīs vēja turbīnas. Gribēja salabot, kas tas ir noticis. Jo Dienvidu Kurzem stāvot Bunkas pagastā. Izrādās tā vēja turbīna ir arī apsaka. Un kā stāstīja mums tajā komisijā jaunumika īpašnieks Jānis Meisters, viņš ir secinājis, ka zāgi labi zinājuši pēc kā nākuši. Jo aizvest ne tikai 2 tonnas smagais motors un kapeļi, bet rūpīgi maskrūvēts arī viss cits daļas, kuras satur krāsaino metālu. Nolūdzīšās turbīnas īpašniekam nodarītie zaudējumi lēšana vairāk nekā 3000 eiro apmērā. Uzņēmējs vērsies valsts policijā. Cerams, ka tiks noķerts. Šitas ir visstulbākais. Protams, Tie labi ugurizēti. Bet tas ir... Wow! Mēs kā, kaut vai tā ir nakti, tev ir lai 2 tonnas kaut vai pārvietot kaut kur, tur jau... Tev vajag kaut kādu bobkatu. Tieši tā. Tas nav kaut kas tāds ar čaļiem iecelsim ātri piekabē. Tieši tā. Wow! Šeit vajadzēja tur bandu, 3 bandas. Tagad es vispār, šitāds vajadzētu aizvadīt kaut kādu. Mums ir kaut kāda noslēgta sala, neviens netiek prom. Roņa sala mums vairs nav. Vajadzētu Latvijai kaut kādu salu, un viņš tāds idiots aizvadīs. Saukras novadā, man ir vēl viens Niguņēgu novados. Tur bija automazgātāji. Zinu, tagad ir tās jaunās, kur piebrauc pats nomazgāt. Kaut kādi idioti tur bija. Bija pilnīgi idioti. Aizbraukuši, visas vātas izvilkuši ārā neiztiekuši. Kur viņus lika? Kā? Tur nodod metālu. Tur tik daudz. Arī, kur, tur ir. Tas jau tāpat, es domāju, ka ko tad viņi darīja ar vēja turbīnas motoru? Mašīnā ielikt netieši. Viņi vērts kaut ko nodara, kaut ko pārdod, es nezinu, ekspertu. Kādam ekspertu? Bet viņi varēja palūkt tā turbīna, jau bija nogājusies. Es nedomāju, ka... Nē, Kristē. Bet, ja tas būtu eksperiments, tad viņš varētu kaut ko sarunāt. Vienmēr... Pat ir zaudējumi. Jā, bet godīga mērķi varētu kaut ko sarunāt. Godīgi mērķi. Bet kā? Tev vajadzētu vēja turbīnas motoru eksperimentēt. Domāju, ka man kāds dot Vēja turbīnas motoru? Bet ja tev būtu reāli eksperiments, kam tu vari pamatot, kāpēc lai tā neiedot? Te iedod vienkārši rullas vācīt. Ministra kunigam rakstījis arī pavēsti.
Nē, taču uzrakstīja īpašniekam. Vai nav iespējams kaut kas zinātnes vārdā? Bet ja tev ir cēls mērķis tiešām, īsts eksperiments nevis vienkārši kaut ko pagalmā uzspridzināt, tad jau tu varētu sarunāt. Es neticu, ka tas ir kaut ko praktiski pielietots. Es tā vismaz domāju. Bet labi, pietiks runāt par šausmīgiem un stulbiem cilvēkiem šajā pasaulē, vajag arī kaut ko gaišu, lai šo noslēgtu. Rotko muzejs atzīmēs savu 13. gaddienu, prezentējot jaunu oriģinālu glazbu izlasi, ko veidojas slavenais daugavpilietis abstraktā ekspresionismu pamatlicējs. Papildus tika atklāta Ivetas Vecernānes izstāde transpozīcija Rotko motīvs, un Beļģijas mūziķa Matijas van den Brandes vadībā prezentē koncertprogrammu. Krāsu lauki, iedvesmojuši Rotko vēlīgie darbi. Viens labs iemesls ir Daugavpilī. Tur es joprojām ik pa laikam, kad es redzu kāds video, Daugavpilī esot viena vieta, kur var dabūt tādu milzīgu čeburēku, kurš tāds uzpūstas, tā kā balons. Jā, es atceros, Edgars Bāliņš bija kaut ko līdzīgu līdz iekšā. Mēs tiramā. Jā, tas ir tādu. Cik es dzirdu, ja tu brauc Daugavpilī, tad tev vajag tur čeburēku atrast nākais. Var apvienot taču. Jā, ar Rotko muzeju, kurus svin. Varbūt tas ir viss vienas dienas brauciens. Viss ļoti mierīgi, viss ļoti izdarāms. Bet es joprojām esmu sašuts par to vēju turbīnu. Un kā to motoru vispār? Nē, skaidrs, ka tur ir. Jānis arī raksta izskats pēc darbiņu meža izstrādes tehnikai. Trausmas. Vai tas tik grūti mūsdienās darbu atrast īsti? Tas nesaprotu. Kāpēc jānodarbojas ar tādām muļķībām? Ai. Bet arī ģimenes DK. Radio 5 ziņu minūte. Vēlēšanu sistēma izstrādi nodos valstī daļai vai pilnībā piederošiem uzņēmumiem Latvijas mobilais telefons TET un Latvijas valsts meži. Par otrdien nolemto krīzes vadības padomes sēdē pavēstīja premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Mediju brīvība un plurālisms Eiropas Savienībā aizdītajā gadā turpinājas sarukt, un žurnālistu drošība ir sasniegusi krīzes punktu, secinājusi Berlīnē bāzētā nevalstiskā organizācija Liberties. Runājot par žurnālistu drošību, kā pozitīvus piemērus organizācija minējusi Slovēniju un Latviju, norādot, ka tur ir panākts zināms progress. Pie valdības nama šodien ap 100 piktētāju protestēja pret vēja parku būvniecību. Valdības sēdē šodien plānot spriest par 3 vēja parku būvniecības attīstību, un protesta rīkotāji uzskata, ka šie vēja parki degradēs Latvijas piekrastes teritoriju, kā arī citviet būtiski ietekmēs iedzīvotājus un dabas vērtības to tuvumā. Ukrainas ārlietu ministrija šodien izsauc Izraels vēstnieku, lai izteiktu protestu pret vēl viena ukraiņiem zaktas labības kuģi ienākšanu Haifas ostā. Platformā X paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Siebiha. Un Rīgas starptautiskais kinofestivāls Riga IFE no šodien sāk darbu pieņemšanu dalībai festivāla Baltijas mūzikas video konkursā, un līdz 30. jūnijam var iesniegt inovatīvus un eksperimentālus mūzikas video klipus.